mīlestība, tas ir kaut kas. Jā, tur Kaut kas no mūsu šodienas atsaka. Šausmas, Viņš tik kas ļoti te mīlē notiek cilvēks, vispār. Klausies, nedrīkst iet prom. Te pilnīgi rasrašķeņi. Es arī dzirdēju, es uzreiz atskrēju atpakaļ glābt garu. Paķēra kameru. Kas te bija kaut kas šausmas? Te bija te mīles aktu pa grēku nosauc. Es nojautu. Jā, nu tad šausmas. Akts ir māks. Nē, sākās ar to, Akts ir māks. ka jauc Mariju ar Māru, tu Kur saproti? tur ir grēks? Viss tikai mākslas. Es Hādbergam aizrakstīju. Paskaties. Viņš pie mums atnāca, viņu uzaicināja uz Kubiks, tur stāv Rubiks iekšā, saproti? Elša Pārma sauc kubiku. Klausies, kas grib klausīties? Es klausos. Viņš sarakstījies lūgu, faktiski pēc viņa motīviem pirmā grēka Eju, līdz. Viļņas rajons, Jūs beidziet te par dziedus, es sāku dziedāt tev, klausies. Nekas nav dzerts un dziedās. Nu, pareiz, Aliņa izdzērs un tad te brīnās, ka Man te ļoti patīkam, man ļoti acis labi. Pagad, vai kas mums ir par tēmu? Ne, tēma ļoti vienkārši. Kopiena. Tēma ir pirmā grēka līdzis. Kopiena. Hādbergs ir uzrakstījis tādu gabalu. Viņš vispār forši veids pēc viņa motīviem, pēc viņu stāstu motīviem. Kameras zālē, Dailes teātrī, tagad ir pirmā grēka Mēs līdzi. gribam to lūgu redzēt. Es viņam uzrakstīju SMS, apsveic ar sākumu un turpiniet grēkot. Kā saucās tā lūga? Ēriks jau foršs cilvēks ir, viņš normāls, viņš ir vecāks par mani. Bet tas jau nozīmē, ka viņš Redz, bez gudrāks. grēkošanas jau nevar apjēgt, kas ir tā negrēkošana. Pagaid, bet... Un tur galvenais savā konudot, tur šnapi dot pa brīvu. Bet tu izbeidz ar tiem šņabiem, Aliņš Paklau, paštaisīts bet kā sauc to lūgu, pasakiet, citādi neviens Viņa nevarēs saucās pirmā grēka līdzis. Un tur spēlē tādi kā Strenga. Kolosāli Visi aktieri Tur, iesaistīti. jā, tur visi veči un vecenis tāds normāls. Aktieriem pašiem ļoti tāda Nu, bet forša kāda sajūta. jēga no visu tā foršuma? No foršuma liela jēga. Tā kā tur ir ne tikai komēdija, tur arī traģēdija ir izstrādāta. Nu, bet kāda jēga no komēdijas un traģēdijas? Tā ir, ka cilvēki no komēdijas ar kaut ko mācās, no traģēdijas Nu, ko ar viņi kaut ko mācās? Viņi neko nemāk. Viņi pilnīgi sāk pazaudējuši savu domāt. zemi. Nu, neko viņi domā, bet jēga nekāda. Sāk domāt, Ziniet, kaut vai ir vēlme, bet vienam otram pat gribēšana. Ne, tu pastāst, kas tajā lugā ir par jēgu? Nē, nu Es mēs jau atklāt sakot, vēl neesmu neesam redzējis. Es tikai izlasīju recenziju Latvijas avīzē. Jo, piemēram, šajā Atta Jāņa Leņa grāmatā, tur ir baigā jēga. Kur viņa palika tā grāmata? Viņš kaut kur nozūmēja. Nu, neko darīt. Tātad 8 vakarā mēs tiekam aicināti uz Alus namu, uz koncertu, kurā dzied man pazīstam cilvēki. Šodien? Šodien, jā. Viktorija teica, ka var atnākt uz ciemos tur, jā, Alus namu bāja. Tas jāpajautā tur. Varbūt nekas solidāks jau nav, tad jāiet uz tur iet. Ja ir solidāks, tiesim kaut kur citur. Bet pagaid, nu es te arī nesapratu, kas te bija par grēku tēmu. Viss sākās tā, kad mīlēt vispār ir grēks izrādās. Nē, nu ar Andri ļoti uzmanīgi ar mīlestību jārunāja. Viņam tur ir... Viņš tikai domā, ka Jāsaka grēks tā, viņam tur ir daži robi, kurus mums nāksies aizpildīt. Tas aizpildīt obligāti uzreiz jāizpild. Varbūt tā ir mūsu ilūzija, ka tie ir robi īstenībā. Jā, noteikti. Ilūzija ir tas, ka cilvēks domā, ka viņš viens pats ir pilnīgs. Tā tas nav. Cilvēks ir savā kopienā pilnīgs. Ja viņš ir homoseksuālists, tad viņš ir viens pats pilnīgs. Pagad, nu tu uzreiz ar tādām rupjībām. Nē, tas ir monoseksuālists. Vai tad tā ir rupjība? Arī homoseksuālists nav viens pats. Kroplība tā ir. Kāda kroplība? Pagaid, nu nesāksim. Labi. Beidziet runāt, te mums apcietinās tūlīt. Runāsim zinātniski. Homoseksuālists nav monoseksuālists. Homoseksuālists ir nav viens, viņš jau ir duāls. Ja? Kolektīvs darbs, jā. Bet, ja monoseksuālisms, tad tas ir solo darbs, vai ne? Un tas ir īstenībā viss seksualitātes pamats, jo cilvēkiem ir jābūt apmierinātiem. Nu, kam nav līdzsvarā, tas aiziet kaut kādās anomālijās. Tas
nav līdzsvarā. Tu vienreiz tu esi ar savu līdzsvaru. Visu laiku jādzīvo harmoniskā stāvoklī, tad cilvēks Pagaid, bet kas tur bija to, tā arī es nesapratu, kāpēc mīlestība ir grēks? Kas tur bija pa domu? Ko jūs te iztirzājāt bez manis? Kā nav grēks? Kāpēc saka? Nē, nu tu teici tā. Nē, tu Andris tā gribēja teikt, ka grēks ir. Viņš kaut ko pateica, jā. Un tagad, un kā es atnācu kamerā, tā uzreiz nosvīda. Tad jau laikam nojauš, ka bišķiņi vēl ir jāpapildina tie faili. Bet Jā, nu tā mēs būtībā viens jau otru piesadzam. Cilvēks jau visu laiku meklē mīlestību, augst pēc mīlestības, un ja viņš nesaņem to mīlestību pietiekamā daudzumā, vienalga vai no vecākiem, ja, vai no citiem cilvēkiem, viņš meklē aizstājējus. Un no savas kopienas arī, vai ne? No sabiedrības. Jā, uzmanību, jā. Un labu sistēmu, mīlošu. Ko tu tur grauzi visu laiku? Jā. Iedod man Makaronus. Makaronus? Kurus tu man karini uz ausīm? Kā tur makaroni? Man ne makaroni nekas nav. Viņi čistajā. Par kādiem makaroniem? Makaroni mums mājās palika. Tu paņem makaronus līdzi? Nu labi, nu pupāji uz ausīm arī. Viņi domā, ka Lietuva makaronu nav. Viņi paņem līdzi makaronus un sāk graust. Cik jautri mums ir. Bet vispār es pateikšu. Nu jā, un es teikšu, Kā arī viss sākās no tā, ka pietrūkst mīlestības. Tur tu kaut ko pateici, pasaka vēlreiz un tāpēc jau sievietes arī no kā sākas kari? Kari sākās no tā, ka cilvēkiem pietrūkst mīlestības. Jā, un redz, kā viņš man domu turpina. Es tavu domu? Jā, es nu pat to izteicu. Tā nav ne mana, ne tava doma, tā ir universāla vērtība. Jā, un ja šīs mīlestības pietrūks, tad cilvēks sāk pastiprināt ēst. Un tas arī ir viens no sieviešu aptaukošanās iemesliem. Katru krustiņam kāpīja tas monologs, tur ir interesants. Es viņu nolasīju starp citu akadēmiķiem, viņi jau bija aizmirsuši. Kā mums tevis pietrūka, Andri. Par mīlestību jautājums. Tur tik daudz vietas nebija, lai mēs visi varētu Es viņu sapratu. Bet mēs vienkārši runājam to tēmu, ka mīlestība ir grēks. Viņi saka, ka tu tā esot teicis. Jā. Dita grib teikt, ka tava doma bišķiņ viņai iztrūka. Vienkārši mums pietrūka. Mēs te filmējām tagad to mīlestības. Es joprojām nefilmēju, ko jūs filmējāt. Dita pa mīlestību nevarēja galus savilkt kopā. Pagad, tu tagad izinterpretēji jocīgi. Es pa mīlestību varu galus savilkt kopā. Bet es vienkārši jūsu mīlestības grēka versiju gribu uzķert. Tavu aspektu viņai. Es teikšu tā, kristīga mīlestība ir tad, kad galus nevar savilkt kopā, tā kā Pujāts teica, ja? Vajag vienam otru mīlēt un radīt bērnus un viss būs kārtībā. Tā ir kristīga mīlestība, ka galus nevar savilkt kopā. Bet es tādā mīlestībā neticu. Es domāju, ka mīlestība ir tad, kad visi gali kopā un zem ūdens. Kāpēc zem ūdens? Tad jau nav ko elpot. Lai nav jāuztraucās. Ar tiem galiem tev kaut kāda interesanta teorija vispār te. Es nesapratu, kas tur. Nē, nu kā, nu kuri gals tur ir sākums, vai Dievi? Nav ne galu. Redz, mēs jau esam jau spēju viens otru interpretēt. Jā. Super, jā. Šita rodās, vai ne? Tu te izvirzīji to teoriju par to čūska ritenī, kas arī tur savu asti zobos. Kāds atbraucīs, kāds braucīs pār. Klausies, mums jau uztais fiksi kaut kāds uzstāšanās. Nākam iekšķē jāsāk bļaut kaut ko. Nē, viss jau arī sarunāts. Nāk saulē. Mēs visi sāksim bļaut. Lai Andris organizē mūsu uzstāšanos. Viņš māk uzstāties. Vides aizsardzības klubam taču bija simbols, ka čūski iekodusies pats savā astē. Taču nav ne vides aizsardzības, tas ir sens simbols. Mēs nevaram uzzīmēt sauli fiksi, tāds smuks saules papīra gabala. Man viss ir kompis līdz, nesatraucies. Hitlers jau arī bija paņēmis senu simboliku, svastiku. Būtībā Hitlers pats bija paņēmis. Tā nāk no galaktikas ritējuma, tā taču nav nekāda Hitlera simbolika, tās viss ir vecas nu jā, bet viņš paņēma šo veco zīmi, kas ir pilna Indija. Viņš pats bija paņemts. Tā zīme, jā, un izbaltots.
Tas ļoti grūti. Tas tāds filosofisks jautājums. Un ja to svastiku ātrāk ripina ap savu asi, iznāk ritenis, budismu simbols iznāk. Nu, ko? Bet tas ritenis, grebēdams iet, tā kā viņš tāds kvadrāti. Varam iemācīties vienu lieldienu. Kādu lieldienā? Kādu lieldienu? Visapkārt gaisma ausa, vidū saule ritināja. Visapkārt zelta josta, vidū manis augumiņš. Klausies, augumiņš nav vajadzīgs, tas ir šausmīgi. Pagaid, tu tagad pagaidi. Visapkārt gaisma austa, vidū saule ritināja. Tas varētu būt. Visapkārt zelta josta, vidū mana tēvu zeme. Kur tev josti līdz? Visapkārt gaisma austa, vidū saule ritināja. Visapkārt zelta josta, vidū visa pasaulī. To mēs atkārtosim, kā kāpsim autobusā ārā. Un, zini, obligāti... Ko tu par to domā? Jānodzied kaut kādā melodijā, zini. Tas mums derētu? Rekur. Daudz visādi vārdu. Saule pina vainaciņu. Tā ir kāds dziesmas. Aha. Jā. Par sauli? Saule auda audekliņu gaisa vidū stāvēdam. Metus ņēma tīra zelta, audus skaidra sudrabiņa. Klausmies. Tu tā skaitīsi? Nu, redz, cik labi. Tev ir pantiņi un man ir pantiņš. Jā. Sudraboti gaļi dzieda. Kas tas pa vārdu? Zeltu kalna galiņā ceļaties, saules meitas, zīda diegus šķekterē. O, un ko pa dēliem ar kaut kas ir, lai tie ceļās? Jā. Saule koklis skandināja austriņā sēdēdama. Dieva dēli danci veda, ūdra bebra kažokos. Tas bebriem tu paklūst mierīgāk. Nedrīkst bebrus pieminēt, viņi mums tāpēc apagrauz grābelus. Ar bebriem nedrīkst. Saules meita jūru brida, vainadziņu vienredzēju. Sanāciet, dieva dēli, glābiet saules dvēselī. Galvenais, ka vainadziņš paliks šito tu atzīmē, to mums vajag. To mums vajag. Saules meita jau noslīkus, tikai vainags. Tev arī kāds pantiņš? Jā, mūsdienās mēs piesaukt divu veidu valsts darboņus. Politiķus un ģeopolitiķus. Man tad allaži rodas šaubas par pirmo esamību un par otro kvalifikāciju. Mums vajag tādu elementāru dziesmu, kur viņam būs saprotami. Un kur vairāk saules iekšā, saule var būt... Laipni lūdzam Viļņa. Jā, kur ir? Latviski ir. Galvenais jau ir gatavi pieņemt emigrācijas vilni.